viena dilemma. Ko darīt, kad ir smagi? Kad neko nejūt, kad nekas neiepriecina, kad nav motivācija, kad nav iedvesma, kad nav prieks. Kad liekas, viss labais ir paņemts prom. Lai gan ārīgi nekas tāds nav noticis. Ko tas nozīmē? Vai to, ka tu esi uz nepareizā ceļa, ka tu esi kaut kur kļūdījies, ka kaut kas ir nogājis greizi, vai arī to, ka tas ir vienkārši pārbaudījums, šī ticības nakts, kā citi to sauc, kas testē, vai tu vari darboties arī tad, ja nav sajūtas, ja nav emocijas, vai tu joprojām vari būt uzticams un būt pieejams. Kā tur ir?